Šodien administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā bija paredzēts izskatīt 3 liepājnieku prasību par domas 2010. gada 16. decembra lēmumu atcelšanu. Ar šo lēmumu doma deva zaļo gaismu akcijas-sabiedrības HRC Libau kokas ražotnes būvniecībai. Prasību neizskatīja tiesneses Stēles Blūmas slimības dēļ, bet tiesu namā bija pulcējušies ap 20 Ziemeļu priekšpilsētas iedzīvotāji, kā arī nevalstiskās organizācijas Radividi pats pārstāvi, lai protestētu pret kokas ražotnes būvniecību dzīvojamā nama tiešā tuvumā. 2010. gada 16. decembrī Liepājas pilsētas doma pieņema lēmumu akceptēt HRC Libau ideju būvēt blakus dzīvojamam mājām un izglītības iestādēm Laumas rajonā koks rūpnīcu. Un šajā sakarā, protams, ka ņemot vērā vairākus iedzīvotāju protestus un iesniegtus arī parakstus par to, ka viņi iebilst par tādas rūpnīcas izveidošanu tuvumā no viņu mājām, tika iesniegts pieteikums Liepājas tiesu namā administratīvajā tiesā apstrīdot šo lēmumu. Man liekas, ka tas ir mans pienākums paust savu viedokli un attieksmi pret tādām lietām, kas notiek mūsu pilsētā, jo šādas rūpnīcas būvēšana Liepājā, kuru jau tā ir ļoti piesārņota pilsēta, vēl jau vairāk apdraud sabiedrību. Un pirmkārt, jau es vispār neticu tādām tehnoloģijām. Man ideoloģija ir ilgspējīga attīstība un zaļi domājošas rīcības un ekoloģija. Un mēs esam jau pietiekoši izdzīvojuši 19. gadsimta beigas un 20. gadsimta, kas mums radīs lielu piesārņojumu. Mums ir pēdējais laiks domāt par kaut ko, kā mēs varam tuvināties atkal videi un dabai. Un tās ogles arī šeit mums nebūs vajadzīgas. Viņas aizies tālāk uz Vāciju vai uz citām valstīm, un mēs būsim tikai tāda trešās pasaules valsts, pie kuras atnāk, piedirš un aiziet tālāk. Мы против того, чтобы загрязнялась атмосфера. Тем более, что основная трасса проходит мимо дома Шкедес 15. Там живут люди, мимо школы 15. Мы бы не хотели, чтобы там ходили грузовики, транспорт с коксом. Дума, не проверив, голословно поверив, вернее, утверждением ХРЦ Либау, что эта технология самая современная, экологически чистая, безвредная, приняла это решение. Но за прошедший год, который тянется уже этот процесс, мы просто всеми доступными способами через интернет, через журналы, с помощью библиотек установили и нашли подобные производства в Европе и в России. И результаты действия влияния на окружающую среду, на людей отрицательные. Председатель нашей городской думы позиционирует себя как человек, который хочет развивать туризм. И, значит, наш город как курортную зону, то непонятно тогда его стремление, значит, построить такое производство, как коксовый завод в городе, который позиционируется как курортная зона и туристический, край.